Čau visiem šajā vlogā. Atkal Skonto stadions, atkal futbols. Šodien esmu Latvijas kausa spēlē Rīga FC pret Audu. Divas komandas, Latvijas kausa fināls, viens uzvarētājs. Labā ziņa ir tāda, abās komandās ir mūsu džeki, tāpēc pēcspēles intervijas noteikti, ka būs. Skaties šajā video, kā man ies, kā iet šodienas spēlē. Rakst komentārā, ko tu vēlies, lai parāda tev vairāk nākamajās spēlēs. Obligāti spied laiku, abonē mūsu kanālu. Skaties, kā man tagad ies. Līdz spēles sākumam mums ir palikušās 45 minūtes. Nofilmēsim, kur kā iesildās Audas džeki. Kur ir Ēģiks. Kur ir Alfs. Kur Ēģiks. Es iešu tik ilgi, kamēr viņš man pamanīs. Paļubomu ir Mandriks, var redzēt. Kāds būs šīs spēles rezultāts? Es domāju, 3-1 Rīga. Rīga uzvarēs? Jā. Kāpēc tā domā? Es domāju, Rīga labāk vienkārši. Kā tev šķiet? 2-1 Rīga uzvarēs. Ok. Veicīgi, kā tev liekas, kāds būs šīs spēles rezultāts? 2-1. Kas uzvarēs? Rīga. Ok. Ļoti tuvu filmē Ēģeku. Viņš tāds, ej prom, netraucē. Šitādā iesildīšanās arī es varētu. Es saku, šitā es arī varētu iesildīties. Os saka, pa bumbu te ir jātrāp. Esmu ticis otrā pusē, piefilmēšu Krišānu Zviedru. Noteikti, ka viņš būs tas, kas šodien stāvēs vārtos. Kur arī Rīga FC džeki nāk ārā. Šodien viņi spēlēs rozā formās. Wow! Ļoti nopietni. Ko mēs esam atnākuši uz spēli? Šodien arī no veikala komanda meitenes drukā. Jau visu izdarījām. Tātad mūsu uzdevums ir, kad Rīga FC šodien uzvarēs, mums vajadzēs iet ātri sadrukāt krekliņus, kas ir limited edition. Kāds būs šīs spēles rezultāts? Oi, nezinu. Pagājušreiz es teicu 3-0 un bija 0-0 beidzās. Es teicu, ka būs maz gola, bet starp citu pamanīju vlogā, speciāli atstājām Glory Man United. No stāsts, kāds būs rezultāts? 2-1 Rīga uzvarēs, iestīs Regža un pēc tam uz mājiņas iznāks Vārslavāns iestīs. Ja neuzvarēs? Tad Auda uzvarēs 2-1. Man jebkurā gadījumā pēc spēles būs intervija vai ar Rīgu vai ar Audu. Jā? Būs vai no Reģiku vai no Vārslavānu. Vai tā nav baigi nesmuka, kad jūs kā komanda LV, kas ir Rīga FC sponsors un atbalstītājs? Audai arī mēs esam tuvi draugi. Tuvi draugi, ja? Jā. Bet 2-1, tu nešķiet, ka būs vairāk goli, ja? Man liekas, ka ne. Es būšu godīgs, man liekas, ka pat nebūs, piedodiet, ka tā saka, baigi interesantā spēle. Es domāju, ka būs riktīga cīņa, kaplis, bet bez goliem, bez rezultavitātes. Kā nosvinēji čempionu titulu? Es pats. Nu jā, nu. Pēcspēles intervija, centra laukums, viss tas un uz Liepāju brauc. Man bija Liepājā filmēšana nākamajā dienā. Nopietni? Nē, es šodien pirmo reizi esmu kopš Rīga čempions, tā kā es nesvinēju. Piefilmēšu, kamēr man neviens nemet ārā. Čau, kā iet? Federācijas darbinieki atbildes jautājumu, kas uzvarēs šajā spēlē, vai ne? Kas uzvarēs? Jā. Es nezinu, kurš uzvarēs. Es ceru uz spraigu cīņu. Es spraigu cīņu atdos komandas visus spēkus. Man patīk šis vakars, man patīk šī atmosfēra. Es domāju, ka būs super forša spēle. Mēs izbaudīsim. Okay. Ko tu šodien bumbas pados? Šodien, jā. Tas komandas garam. Jā? Komandas garam. Tu arī šodien bumbas pados? Jā, redz, jā. Nu ko, tikmēr līdz spēles sākumam ir 20 minūtes. Pēc 20 minūtēm sākas spēle. Jā, es arī gribēju bumbu nofilmēt. Labi, nebojāšu Danai bildes. Cik viņš tā smūti slīd pa to zālīt, riktīgi krūti. Uzminiet no kāda veikala Ēģikam ir buči. Interesanti, ka Edvards izīrēts no Rīgas, un tieši pret Rīgu Latvijas kausa finālā viņš ir Audas kapteinis. Interesanti, vajadzēs viņam pajautāt, vai jūt kaut kādu pressure. Good luck, Brian! Ko tu?
Ilgi gaidītais Latvijas kausa fināls ar šo arī var sākties. Kā tu uzspēji visu? Fočēt, filmēt? Programmiņu izlasīt. Nē, nu zin kā. Sieva teiks, ka es māku multitaskot. Dana šo negriez ārā. Atstāj, lai ir. Nu, ko tā teikt, ar šo svilpu arī ir sākusies šī spēle. Uzreiz ātri bumba ārā. Rīga sāk no saviem vārtiem. Skatieties, ko es varu ātri nofilmēt. Nedrīkst, bet sorry. Šis tas kausiņš, par ko šodien cīnās. Vari atstāt te, mēs pasargāsim. Ko es varu pateikt par spēli, piemēram, pret Tukumu. Šeit var redzēt, ka abas divas komandas grib uzvarēt, nevis tikai Rīga. Nav tā, ka Audi ir nostājusies ar 7 aizsargiem. Tiešām izstāsta, šī būs labāka spēle, interesantāka momenta. Tiešām spēle, notiek futbols. Es domāju, ka būs ļoti interesanta spēle. Pirmais sodu sitiens Audai. Ēģiks nopelnīja pret Birku. Suģiks. Jā, iziet piespēlēt, tas būtu ļoti labs moments. Prasīja Eduardam pirms spēles jau labu laiku apakaļ. Ja viņš iestīs, vai viņš celebrētos? Viņš teica, ka jā. Skatīsimies, vai kaut kas ir mainījies. Skatīsimies, ja Eduards iestīs, vai būs svinības. Ļoti interesanti. Kā Eduardam uzsit pa kājām. Pagaidām Audi, es teiktu, uzsāk ļoti uzstājīgi. Parādīja to, ka viņi nebaidās, ka viņi ir atnākuši šeit spēlēt futbolu. Nevis skatīties to, kā Rīga spēlē. Kā nu meitenes, jūs esat pirmo reizi uz futbolu? Superīgi. Ļoti labs vibes, ļoti forša atmosfēra. Vēl jūs golu nevienu neesat redzējušas. Tagad, ojej, Jurkovskis! Es teikšu, ka Auda izskatās labāk. Auda ir ļoti labi. Auda ļoti labi izskatās, ļoti labi. Es aizgāju padzert tēju, bet tikmēr Auda ir iestus vārds. 1-0 Auda! Rekurēģiks skrien. Uzreiz Rīga sūta uzbrucējs. Jo es domāju, ka neviens negaidīja, ka Audi izvirzīsies vadībā. Bet reāli Audi ir izvirzīsies vadībā 1-0. Nu, ko Eduards Daškevičs nopelnījis asistu? 1-0. Auda on fire. Crazy. Nu, Rīgai jāmaina spēle, reāli Rīgai jāmaina spēle. 1-0, Auda 100% ir pārāk. Auda tiešām spēlē daudz labāk. Rīga, es domāju, ka negaidīja tāds spiedienu no Audas. Visi, es domāju, gaidīja, ka Auda spēlēs ar otro numuru, bet šobrīd izskatās, ka Rīga spēlē ar otro numuru. Nu, galīgi tā spēle neiet tā, kā likās. Kaut kādas traumas, kaut kāda rupja spēle notiek, bet rekur Rīgas spēlētāji viens skrien sildīties. Nu, es domāju, ka Rīgai reāli kaut kas jāmaina, ja viņi grib uzvarēt. Pagaidām 35 minūtes un rekur kaut ko runā Rīga C treneris ar spēlētājiem. Ļoti negaidīts pavērsiens, ja tiešām Auda 1-0 uzvarēs. Es skrienu pie kautiņa. Paskatieties, kas par emocijām, ej, tu nost! Interesanti pavērsieni. Trāka spēle, tiešām trāka spēle. Kas par emocijām, ej, tu nost! Audas fani arī pamodušies. Šobrīd tātad sākas 40. minūte, pēdējās 5 minūtes pirmajā puslaikā. Kā jau teicu, kā atgādināšu, Auda 1-0 vadībā. Negaidīti, tiešām negaidīti. Marko Regžā! Audas spēlētāji pieprasa aizmuguri. 1-1. Audas trenerim tāpat kaut kas nepatīk, tāpat viņi pieprasa VR. 1-1.
Izskatās, ka Latvijas kausa spēle būs ļoti interesanta. Otrajā puslaikā mums sagaida ļoti, ļoti interesantas spēles. Atkal tu, Parfi. Pagājušo spēli tu šupājāt. Ja United amatieru taisīt, tu būtu... Es redzēju tevi aiz vārtiem. Redzēji mani, ja? Kas tev buču un kāpēc tu viņu saistīni ciet? Nezinu, Nē, reāli Parfi krasavčiks. Kas šajā spēlē uzvarēs? Protams, ka Audu visais. Audu reāli on fire. No tev, Harald. Audu uzvarēt. Kurā komandā gribētu būt, Audu vai Rīga? Rīga. Jā, kāpēc? Tur lielāks Audus, man liekas. Kā jums vispār šeit kā šī spēle beigsies? Interesanti beigsies. Jā, vai ne? Interesanti. Vot interesanti. Kā man prasīja, kāds būs spēles rezultāts, teicu, nezinu, bet būs interesanti spēle. Eģiks on fire. Labi, Džeki, skatieties futbolu, netraucēšu jums. Kur var dabūt labākos bučus? Komandā. Viss, tā bija pēdējā intervija ar tev. Pēc tam nebrīnies, kāpēc pajautāju Haraldam un Parfi. Tas jau bija pieduriens, mēs visi saprotam. Šito golu jūs redzējāt? Jā! Tikmēr ar šori ir noslēdzies pirmais puslaiks, Auda Rīga. Pagaidām 1-1. Spēle ļoti interesanta. Šajā spēlē arī mūsu, nevar teikt draugi, mūsu draudzenes Rīga FC meitenes uzvarēja Baltijas līgu. Rekur dāmām pasniegs kausu medaļiņas. Vaņīma, where is smile? Smile! Здорово! Jūs domājat, kāds krūts pīpars? Ja es arī stāvēšu aiz jums, man arī būs medaļa? Pamēģini, ja pietiek. Vaņīma, I'm here for your smile. Come on. But I'm already smiling. No. Smile. You don't see it. Yeah, smile. If you don't smile, I will do that. Let's go, Vaņīma. Otrais puslaiks sāksies pavisam drīz. Pirmais puslaiks beidzās ar rezultātu 1-1. Auda ļoti uzstājīgi, bet Rīgai sanāca atgūt viens vārds. Es domāju, ka otrais puslaiks būs ļoti interesants. Ļoti interesants. Kas par sākumu, meita nost. Nevar saprast, gribas iet pie Audas vārdsargu vai pie Rīgas vārdsargu. Izskatās, ka pagaidām jāiet pie Rīgas vārdsargu. Šī ir tā spēle, ka man ir tik grūti jums kaut ko nofilmēt. Ja pirms tam varēja stāvēt aiz tūkuma vārtiem un filmēt jums visu laiku moments, tad te ir tā, ka vislabākās vietas ir soliņš. Tur, kur stāv treneris. Tur es jums reāli varētu vislabākos safilmēt kadrus, bet te, rekordā tad Rīga FC būs maiņa. Māksims Toņševs dosies laukumā, mainīs vai nu Jurkovski, vai nu Birku. Es domāju, ka nenosvilpa jau sorry Eģik, bet krita jau pirms pieskāriena. Pirms kontakta jau varēja redzēt, ka kritīs. Emīls Birka dodas maiņā pret Māksimu Toņševu. Kā Eģiks franču valodu saprot? Baigā cīņa laukuma centrā. Reāli man nav jēgas nekur iet, varētu šeit palikt. Kas par podkatu? Nebija sots! Atkal pateikšu, laikam neko nesaprotu futbolā. Kas par momentu Rīgai! 55. minūte, es domāju, ka šī varētu būt viena no sezonas interesantākajām tiešām spēlēm. Reāli, uz papīra visiem likās, ka Rīga ir favorīts, bet izejot laukumā galīgi tā nav. Eģik! Davai, Eģik! Tiešām izstāsta, ka Auda varētu iesist vēl viens vārds, nevis Rīga. Eģiks varētu no šajienes ar kreiso tālo deveni. Bām ielikt. Eģiks viens.
Ej, tu nost! Kur ir Rīga? Kur ir Rīga? Kā iet? Labi. Tad ko teiks par spēli? Normāli. Auda pagaidām dominē. Vai ne? Cik reižu bumbu tu esi padevis? Nezinu, 7 kaut kur. Skaitīji? Nu, nē, bet parasti tas ir audējs padod. Kā iet vispār? Labi. Pirmo reizi redzu tik daudz Audas fans. Ojojojojoj! Ēģik, šis varēja būt tavs zvaigžņu laika moments. Nu, Džek, ko jūs teiksiet par spēli? Pagaidām forša spēle. Ļoti interesanti. Vai ne? Reāli interesanti spēle. Negaidīja, kā Auda tik labi spēlēs, ne? Jā, viņi pirmā arī trāpīja. Nu, ko tu teiksi par spēli? Interesanti spēle. Kādu komandu jūs esat šodien? Par draudzību. Es par Rīgu. Par Rīgu. Tāda draudzība, Rīga un Rīga. Jā. Ok. Es arī esmu par draudzību. Man abās komandās spēlē čomi, tāpēc es nevaru būt par vienu komandu. Pastāvēšu ar jums, ja jūs neesat pret. Tu man atļauj, ja? Jā. Paldies tev, liels vicīt. Tas ļoti mīļi no tavas puses, ka tu ļauj man pastāvēt ar jums. Ja jums vēl būtu kāds apsildāms beņķis, tad vispār būtu fantastiski. Man ir gardumi. Kādu? Kas tev ir garšīgs? Davai iedu kožanu. Kas tev tur pa kabatām parāda? Banāna mīza. Banāna mīza bez banāna? Muslīs. Bātoniņš. Papīrīt. Salvetes. Ja nu gadījumā kā kāds tā gribētu. Daudz. Un vēl Bet man tā kā reklāmā vajag divus. gamībā. O, es aiziešu apsargiem, paprasīšu, lai viņi tev kabats pārbauda. Nē. Bet paldies, kožana ļoti garšīgi. Tā ir manējā, to es atnesu no mājām. Es teiktu tā, ka Rīga sāk ļoti pozicionāli spēlēt, jau sāk nostāties. Bišķīt izvilkt arī Audu ārā no saviem vārtiem. Bet pagaidām reāli ir grūti 70 minūte 1-1. Ramīres vienkārši! Ej, tu nost! Grimaldo sita pa vārtiem un trāpīja pa Ramīres, kas pēkšņi stāvēja uz vārtsarga līnijas. Reāli tikko varēja būt 2-1. Bezmaksas. Galvenais, ka meitenēm jautri. Kā tiesnesis par šādu var neiedot pendeli? Viņu jau pār soda laukumā viņu jau nopļāva. Tiesnesis kaut ko klausās ausņos. Godīgi no turienes izskatījās, ka viņu vienkārši nopļāva šeit. Kā tas var pat nebūt sods? Pat ne, labi, varbūt ne stūris, bet labi, varbūt ne pendeli. Vai kāpēc te nav sods? Černamordijs kā... Ej, tu nost, reāli. Spēlējam tālāk. Nu, es arī teiktu, ka viņš ar to bumbu izslaidēja ārā, ka varēja iedot vēl viens stūrīt. Uzreiz ātrs pretuzbrukums Audai. Vēl stūris tagad Audai. Ej, tu nost. Kas par traku spēli? Ej, tu vienkārši Auda! Wow! Eģiks on fire! Spēlē ir palikušas vēl. Es domāju, ka 10 minūtes. Nu, pēdējās 10 minūtes notiek Rīga spiedīs, bet paskatieties uz Eģiku, kāds viņš on fire. Kas par spiedienu pēdējās 5 minūtēs. Ļoti tuvu. Rīgai nolikt maiņas, izgāja leģendārais Mankenda. Nu, tagad es domāju, ka ir tas laiks, kad visi gaida no viņa rezultātu. Ir sākusies 90. minūte. Kas par momentu Rīgai. 2 latvieši, Reigža un Černamordijs. 5 minūtes. Tas nozīmē to, ka pēc 5 minūtēm mēs uzzināsim Latvijas kausa uzvarētāju.
šis sitiens bija liekas. Es domāju, ka ar šo sitienu Auda ir kļuvusi par Latvijas kausa uzvarētājiem. Bet kurš pagaidām vēl nekas nav teikts. Zeltenās kārtiņas, Eduards. Masters laika vilcināšanā. Bet nu viņš dara visu pareizi. Jādara, lai komanda uzvarētu. Visi pareizi. Visi svilp, visi dusmīgi, bet Eduards uzskata dara pareizi. Viņam ir vajadzīgs, lai komanda uzvar. Nu, palicis ir pavisam nauda. Pavisam bišķīt ir palicis līdz spēles beigām. Rīgas fani svilp, Audas fani gavilē. Un pendele! Nu, es uzskatu, ka ar šo arī Auda ir kļuvusi par Latvijas kausa čempioniem. Kas to būtu domājis? Paskatieties, kā gavilē Audas fani. Sāksim ar to, ka nekad neesmu redzējis tik daudz Audas fanus. Eduardam dod iespēju sist. Vars, ieskatīties varu. Man ir iespēja pafilmēt tiesnesi. Nav pendelis! Priekš kam tad es skrēju šeit? Jūp, cik bumbiņi! Priekš kam es skrēju šeit? Visi Auda čempioni. Auda ir Latvijas kausa uzvarētāji! Ēģīgs on fire! Krasava! Maločiks! Ēģīgs on fire! Nu, ko teiks? Likumsakarīgi. Vispār negaidīja neviens vai ne no Audas šitādu spēli. No, 4 gados 3 fināli. Man šķiet diezgan loģiski. 4 gados 2 tituli. Nu labi, bet pagaidi. Pagaidi, no ko tu? Visi jau lika favorītu Rīgu. Tu arī teici, ka Rīga uzvarēs 2-1. Nē, tu teici man. Tu neteici, ne? Nē, man šķiet, ka tu man teici. Jā, skatās. Rīgā šoreiz zaudē Latvijas kausa finālu. Es domāju, Eduards pēc šīs spēles kļūst par oficiālu Audas leģendu. Pēcspēles intervijā ar Denisu Meļņiku. 2 jautājumi. Ko tev nozīmē šī spēle, šis fināls? Es nezinu, es domāju, ka mēs gandrīz zaudējam Eurokausu slotu. Priekš mums tas bija ļoti svarīgi, lai iegūstu, tāpēc, ka tas ir komandas mērķis un tas ir ļoti svarīgi priekš man. Šodienas labākais spēlētājs Audas komandā? Eduards Daškevičs. Eduards on fire! Viņš parādīja visiem treneriem, kuri nomet viņu no kuģa, Rīgas kuģa, un viņš parādīja, ka viņš ir labākais laukumā. Tu šodien savu sniegumu kā novērtēji? Tu izdarīji visu, kas bija laukumā no tevis vajadzīgs? Es izdarīju visu, ko es varu, jo es visu spēlēju tā kā ar vienu kāju. Ko darīsi šodien vakarā? Kā svinēsi? Lai tas paliek. Visveicīgi. Paldies tev liels. Apsveicu ar uzvaru. Paldies. Pēcspēles intervija ar Audas labāko spēlētāju Ralfu Kragli. Kā tu novērtēji savu sniegumu šodien? Pagaid, kaut kas zvana. Kaut kas zvana, ja? Kas tur zvana parāda? Labi, šodien pasēdēju uz beņķa, bet kā vispār vērtē komandas sniegumu? Komandas sniegums īsti veči, īsta komanda, dvēseli. Mēs atdevām visu. Jebkurš, kas šodien izgāja, sēdēja, jebko, viņš bija gatavs atdot visu uz laukumu. Katrs šis metrs, centimetrs tika atdots. Ko priekš Audas nozīmē šī spēle? Nu, es pateikšu godīgi, šī spēle bija vissvarīgākā šodien. It kā viss virslīgi, šī bija svarīgāk, ne? Ja šito mēs neuzvarētu, es nezinu, kā būtu. Nebūtu Audas. Nebija šodien pat izvēle neuzvarēt. Vienkārši tev bija jāuzvar. Un viss, mēs
mēs to izdarījām. Bija, bet ģērbtuvē jutāt, ka jāņem, ka būs. Protams, ka jutām. Labi, Ecīt, apsveicu tev ar uzvaru, lai tev veicās, parād vēlreiz medaļu. Atceries, ko man pirms spēles pajautāja? No. Šako, šodien mums pados, un ko es tev atbildēju? Komandas garam. Vecais, tas ir čempionu garš šajā komandā. Labā. Pēc spēles intervija ar šīs dienas zvaigzni, šīs dienas MVP Eduardu Daškeviču. Tu būtu domājis to, ka Latvijas kausa finālā pret Rīga FC jūs uzvarēsiet 2-1, un tu iedos asistu un iestīs uzvaras golu. Ja es esmu godīgs, tad es tam neticēju. Es ticēju, ka mēs varam uzvarēt. Es zināju, ka mēs nespēlējam pret Barcelonu vai Manchester City. United. Es ticēju, ka mēs varam viņus apspēlēt. Un šodien bija mana diena tiešām. Tava Eģiks on fire! Labākā spēle dzīvē. Reāli tu uzskati, ka šitā bija tava labākā spēle? Bet tas bija vislielākā spēle mana karjerā līdz šim brīdim. Okay. Kā tu vispār novērtēji komandas sniegumu šodien? Es tikai varu pateikt paldies komandas biedriem, jo tieši viņi atdeva, mēs visi atdevam visu šodien uz laukuma, jo to arī vajadzēja izdarīt, jo citādāk tu neuzvarēsi Rīgu. Viņam ir 25 līdzvērtīgi spēlētāji, mums ir 12. Jā. Un mums vēl bija spēle 2 dienas atpakaļ pret Metu, kur visi nospēlēja 90 minūtes. Un viņiem bija 4 dienas, kur viņi varēja sagatavoties spēlē. Ok, labi, mazāk runāt, savādāk tev kakls būs čaur asma. Ko tev nozīmē šī spēle? Bija tā, ka principiāli tieši tāpēc, ka Rīga. Protams. Kā savādāk? Protams, ka jā, ex-komandā, ex-treneris, viss. Kam bija šitas celebrations? Neteiksim. Labi, Edvards, apsveicu tev ar uzvaru. Vēl pēdējais jautājums. Ja tu pateiksi nē, tad es neapvainošos. Tu iedosi mums savu maiku YouTube izlozēt? Tagad? Jā. Davai, jā. Pēc spēles nevienam nedod. Mums Edvards iedos maiku. Un tāpat arī šajā video rakst komentārā Edvardam kādu novēlējumu, un viņš pats izvēlēsies pēc nedēļas, kam uzdāvinās savu Latvijas kausa krēklu. Paldies tev liels, ka skatījies. Atbalsta Eģiku, atbalsta Audu. Tiekamies nākamajos vlogos.